Prezentācija nav skaņas. Skaņa nebija dzirdama, ja? Cik es saprotu. Jā, nebija. Nu, tad beigās mēģināsim vēlreiz to superīgo ieraksti ieslēgtas par mūsu fórumu, bet, sāksim, tad nodošu vārdu mūsu reģionālam nodaļas vadītājam Pāvēlam Grigarovam. Viņš mums pateiks. Labдien, cienījamie drauги! Добрый день, дорогие друзья! Рад вас всех приветствовать на нашей очередной церемонии награждения членов клуба, добившихся новых рангов по итогам февраля. Хочу отметить, что февраль у нас был плодотворным. Всего у нас появилось 24 новых директора, 4 серебряных директора, 1 золотой директор, 1 бриллиантовый директор и даже 1 мастер. Это очень хороший результат, который вселяет в нас оптимизм. И сегодня вместе с нами 13 номинантов, которые добились этого успеха. И мы все с радостью примем участие в церемонии награждения, поздравлений. И я передаю слово моим коллегам. Пожалуйста, Алита. Да, сейчас минутку, включаем презентацию. Un kā pirmais mani var labi dzirdēt, jā, vēlreiz atkārtošos, lai sanāk super. Tad pirmais mūsu direktors, ko mēs veiksim, ir Rihards Zorģis Apinis, un par viņu pāris vārdu pateiks augstāk stāvošais meistars Evita Tīdmane, lūdzu. Sveiki, labdien visiem. Es redzu, ka Rihards kur viņš mums palika. Čau, Rihard. Mēģinu tev atrast no telefona. Jā, man ļoti liels prieks bija ar tevi arī iepazīties. Jā, mēs esam tikušies vairākās klātienes arī lekcijās un pasākumos. Un Rihards, man liekas, tāds ļoti jaudīgs tiešām vīrietis un cilvēks. Un viņš iemīlēja, manuprāt, produktus jau no pirmās dienas. Jā, un es ar prieku pagājušajā nedēļā arī noklausījos viņa un viņa sieviņas burvīgos rezultātus, kas ir sasniegti ārkārtīgi īsā laikā. Un, jā, paldies tev, Rihard, un paldies tavai sievai Laimai, jo es zinu, ka jūs tā kā strādājat kopā un ka jūs esat tiešām kā tāds ļoti fantastisks tandēms. Uz visiem pasākumiem jūs braucat kopā ar visu maziņo un jūs braucat uz lekcijām, cik vien iespējams. Un tas entuziasms un tā produktu mīlestība, man liekas, ir tā kā ļoti jūtama. Tā kā tiešām apsveic ar to pirmo solīti, jo tas ir pats svarīgākais, pats nozīmīgākais solis šeit. Un jā, ļaušu arī tev padalīties, kā jūs ar sieviņu, jā, abi divi es jūs tā uzreiz tā kā uz jūs uzrunāju, jo man liekas, jūs tiešām esat tāds tandēms, kas kopā to visu dara. Un kā jūs noslēdzāt direktora status, jā, kā jums tas izdevās? Nu, mums tas izdevās tādā veidā, ka tiešām gribējām iet visu soli pa solim, bet uz visiem 100%. Tātad sākot ar detoksu, parašķildu un tādā garā. Un tad gan man sanāca, gan sieviņai komplektiņš. Tad mēs vēl papildinājām to mājas aptieciņu un visu pārējo. Līdz ar to tas tā diezgan ātri sanāca. Jo kopā viņš jau ļoti salasās un ir baigi vienkārši, teiksim tā. Un lietojot produktus arī nenožēloju neko pilnībā. Esmu tik pozitīvi par visu to un mums ir ļoti labi. Un šodien es arī sāku Kolovada. Šodien pirmā diena, tā kā man izaicinājumi turpinās. Super, paldies, Rihard. Novēlu turpināt iesākt to ceļu, jā, un tā kā Evita iepriekš jau minēja, kopā ar ģimenes atbalsts ir svarīgs, un tas vēl vairāk iedrošina un vēl vairāk ātrāk var sasniegt nospraustos mērķus. Tad mēs ejam tālāk, bet cik es redzu tālāk pēc prezentācijas, mums tālāk ir Līga Brikovska, bet viņas laikam nav, tad mēs iesim tālāk uz mūsu nākamo direktoru,
un viņš mums ir, un tā ir viņa, Jolanta Kurpniece, jaunais direktors, jā, par februāru mēnesi, arī no Latvijas, no pilsētas Lielvārdes, un augstāk stāvošais meistars Evita Tīdmane. Evitiņa, atkal lūkšu tev pāris vārdos pateikt par savu komandas biedru, par Jolantu. Jā, sveika, Jolantiņa. Prieks tevi redzēt šeit un prieks, ka tu varēji pievienoties šodien. Man tiešām ir ļoti, ļoti liels prieks tevi sveikt ar šo statusu, jo tas tiešām ir godam nopelnīts. Un Jolanta, lai gan sākumā viņai likās, ka nav rezultāta un kad nekas īsti nenotiek, tad rezultāti parādījās drīz vien. Un tagad jau Jolanta mums dalās ar saviem rezultātiem. Viņa ir ļoti atvērta, ļoti komunikabla, ļoti labi strādā arī tandēmā ar savu tanti, kura ir Anglijā. Sadarbojās, vienu otru atbalsta. Un, jā, Jolanta jau aktīvi darbojās, aktīvi aicina cilvēkus uz pasākumiem, un viņai arī ir pirmie rezultāti. Jā, tā kā prieks par tevi, apsveicu arī ar pirmo solīti, un noteikti novēlu tev liels panākums arī turpmāk, jo man liekas tā jauda, kas ir ģimenē, tā ir tāda atkal nevis 1 + 1 ir 2, bet 1 + 1 ir 11. Jā, tā kā lai noteikti viss tev izdodas. Jolantiņa, vai tu vari ieslēgt kameru? Jā, jā. Jā, liels paldies par apsveikumu. Jā, tā ir sanācis, kad sākums bija tāds skeptisks un problēma bija daudz un viss bija, piesārņots un viss bija ļoti daudz, bet jā, paldies manai krustmātei Inārai par atbalstu. Viņa man ļoti, ļoti ir atbalstījusi un tā pamazām. Tā, kad es redzu, ka tie produkti strādā, gribās dalīties. Protams, darbā, līdzcilvēki. Man ir mājās dēls, kas ir ratiņkrēslā 1. grupas invalīds. Arī tam ir jau rezultāti ar sēnīti, tā kā tiekam galā un daudz visa kā. Un darbā cilvēki skatās un kolēģi un tur paziņas. Un kad esmu izmainījusies, jā, man kā vīrs saka, samainījusies uz 360 grādiem, un tā kā cilvēki redz un, protams, prasa, un es arī dalos un stāstu, un man jau brīžiem liekas, ka es varbūt pat daudz viņiem brūku virsū, un tad es saku sev stop, mieru, tāpēc, kad būs traki, nevar tik tā krasi krist virsū viņiem. Jā, paldies! Super, paldies, Jolanta, jā, par dalīšanos savā pieredzē. Novēlu nepazaudēt to deksmi, jā, nospraust ar tos mērķus, ja tālāk, un noteikti jau cilvēki, kas redz arī jūsu rezultātus un redz, ka produkts strādā un jūsu to pārliecību noteikti, ka nākamajos mēnešos sveiksim jau ar jauniem rangiem. Tas noteikti tā ir, un tāpēc nezaudējiet tos deksmi tikai uz augšu un tikai uz priekšu. Liels paldies! Tā, tad mēs ejam tālāk, un mūsu nākamais direktors ir neskatoties arī uz mūsu partnera, jā, tādu nobriedušo vecumu, cilvēks iet, viņš zina, ko viņš grib sasniegt. Tas ir mūsu jaunais direktors Mudīte Zalamans no Ogres, augstāk stāvošais meistars. Mudīte ir Jānis Dvēselītis, bet šodien par viņu teiks kā par partneri vārdus un stādīs priekšā Indra Šmite. Indra. Jā, sveicināti visiem. Jaunais direktors, cienījamā vecumā. Jā, es milzīgi priecājos par savu jauno direktoru, kas man arī sēž blakus tagad, un tā ir mana mamma, Mudīte Zalamans. Viņa produktus lieto jau diezgan ilgi, bet ar savu enerģiju, ar savu sportisko formu, viņa, man liekas, iedvesmo visu Ogri. Un tā arī ir sanācis, kad cilvēki viņai jau sāk sekot. Un tādā veidā viņa arī ir kļuvusi par direktori. Bet es došu vārdu arī viņai pašai, lai viņa pavisam īsi pastāsta. Labdien visiem mīļajiem, kas tur sēž un klausās. Ko es varu pateikt? Dzīvoju Ogrēs un
vicoju katru dienu ar nojām. Bez viņām vairs nevaru. Tieši tāpat kā arī bez šiem jūsu mīļajiem, dārgajiem Koraļa kluba produktiņiem. Vienkārši teikšu nevaru. Un ko cilvēki, es tajā vienu iepazinos tādu, viņa pārdevēja. Viņi tā kā pa savām vainiņām sāk stāstīt un tā. Tev nekas nesāp. Es saku, kaut ko jau varētu izdomāt, bet kāpēc man būtu jādomā? Laikam tā nopietni nekas vairāk. Sīkumi viņi ir, viņi piestāv tomēr gadiņiem. Lūk, un tā es viņus uzrunāju, un viņa pilnīgi sagrāba šo. Nezinu, es tev pat neiedvesmoju briesmīgi, bet viņa to paņēma, ka viņai to vajag. Notika vienkārši, var teikt, ķēdes reakcija. Un ja mammai vajag, tad arī jāsaka meitai. Un arī meita sāka lietot. Un tā šī ķēdes reakcija aizgājusi, laikam būs vēl tālāk. Tālāk mēs nezinām. Bet meitai arī bija problēmas ar bērniņiem. Un vecai mammai sāp sirds pa bērniņiem, kad neveseli. Tā kā paldies. Paldies, ka man tāds status piešķirts ir. Es esmu negaidīti, ka 83 gados vēl pa direktoru var palikt. Tā kā mīļš paldies un visus sveicu, visus jaunos direktors, kas tagad arī. Paldies, Mudīt. Jā, super, Mudīt. Te mēs tiešām redzam īstu piemēru, ka vecumam nav šķērslis mūsu biznesā. Vecumam nav. Ja tikai vajag gribēt. Jā. Un neslinkot. Un tad, kad negribās, tad noteikti vajag iespērt sev pa vienu vietu un sevies un teikt. Jūs tiešām esat tik pozitīvi un tik fantastisks piemērs, daudziem, ka var sasniegt tikai, lai būtu tā gribēšana, un saprašana, ko mēs gribam sasniegt. Tiešām, Mudīte, vēlreiz sveicam jūs no visas. Paldies. Starojat, caur ekrānu, tik forši. Tā, tad mēs ejam tālāk. Un tālāk mūsu jaunais direktors Aija Sproģe no Rūjienas, augstāk stāvošais meistars mums arī ir Jānis Dvēselītis Aijai, un par Aiju stāstīs arī dažus vārdus, iepazīstinās par savu partneri Indra Šmite. Aija pieslēgusies mums ir? Man liekas, es redzēju, jā. Jā, okay. Esmu. Jā, forši, tad viss kārtībā. Par Aiju es varu pateikt tā, ka, tas ir vienkārši tāds īsts un ritīgs dzinējspēks, jā. Viņa atnāca uz Koraļa klubu sakārtot savu veselību. Man liekas, tagad viņa ir tur jau uztaisījusi apvērsumu visā Rūjienā. Viņa ir sakārtojusi savu veselību un tagad vienkārši dalās cilvēkiem ar savu rezultātu, iedvesmo citus. Viņa ļoti mērķtiecīgi iet Koraļa klubā, man liekas, uz priekšu. Es jau redzu nākošo statusu jau, kas šobrīd jau tur vīd viņas struktūrā, un viņa pati jau vada projektus. Mēs viņu sveicam par direktoru, bet viņa jau vada savus projektus, viņa interesējas par visiem produktiem. Viņa vakar man zvanīja, viņai atkal ir jautājumi, viņa vienkārši urdas uz priekšu. Es redzu, ka viņa ļoti ātri ies uz priekšu un daudz sasniegs. Jā, sveicu tevi, Aija, un dodu tev vārdu. Paldies par tādu pieteikumu. Man jau pašai šķiet, ka dzīvē nekas nenotiek tāpat vien, jo nostrādājot tādā 22 gadus tādā lielā skrējienā kontorijas cehā, rotējot pa visu Latviju un Igauniju, tad laikam kādreiz dzīvē ir jāapstājas. Un tad, ja pats nevāk apstāties, tad apstādina veselība, un dēļ veselības es arī nonācu šeit, un es sapratu, kad es gribu būt klātesoša, kā jau Rīgā teicu, savai ģimenei. Un šeit ir tā vieta, kur es varu izplest savus spārnus, darīt to, kas man ļoti arī patīk, un pie tam vēl būt arī ar savu ģimeni. Protams, uzlabot savu veselību, ņemot vērā to, ka man tagad ir tāds dzīves režīms ļoti uz nerviem, tad es priecājos, ka man ir blakus Koraļa produkti. Jo, ja man viņi nebūtu, kas zina, kā es justos, bet, diemžēl, tagad man vīrieši saka, mamu, tu
tā kā tāds buldogs iet uz priekšu un vēl smaidi. Tā kā es esmu ļoti priecīga, kad es esmu šeit nonākusi, jo nekas dzīvē nenotiek tāpat vien. Un es esmu priecīga, ka šī informācija nonāca līdz manis, un tas viss kaut kā mani paķēra tajā visā iekšā. Tā tam vajadzēja būt, tā kā pie tāda lipekļa. Es esmu ļoti priecīga un paldies, protams, par statusu un par to, ka, jā, izskatās, ka kaut kas man tur briests vēl. Super, jā, super, Aija, arī, ka padalījāties. Jā, tas status varbūt iesākumā liekas tāds maziņš, jā, bet no tā sākuma sākas kaut kas liels, jā, no tā mazumiņa, un te būs arī daudz augstāki rangi, un cilvēki dalīsies, tad pieredzē, pēc tam varēs redzēt, tāpēc novēlu tiešām neapstāties pie iesāktā, turpināt, jā, jo mēs te visi esam tik pozitīvi, nu, un tādā kopienā tikai gribās, jā, augt un dalīties ar pozitīvu arī ar saviem apkārtējiem. Paldies vēlreiz, sveicam, un tad ejam tālāk, un mūsu jaunais nākamais direktors ir Monta Tīna Rutkovska no Ventspils, augstāk stāvošais meistars. Monta ir Diāna Pelaka. Diānīt, es redzēju, tu esi ar mums, pastāsti par savu jauno partneri, par burvīgo meiteni, ko varam redzēt uz bildēs, un noteikti dzirdēsim arī tagad. Diāna, vārds tev. Jā, sveiciens visiem. Man ir liels prieks un liels gods šodien sveikt mūsu jauno direktoru Montu. Monta ir Dinas Dauģes meita, un es domāju, jā, Monta iedvesmojās no savas mammas rezultāta, tāpat arī no mūsu brīnišķīgās Lienas Matvējevas, un viss, kas tur sākās Ventspilī, vienkārši arī, kā jau te teica, tā bija tiešām tāda ķēdes reakcija, un man ir ārkārtīgi liels prieks, kad arī Monta tajā visā iesaistījās. Viņa redzot mammas rezultātu, saprata, ka jā, te kaut kas ir ļoti labs, un arī pati nu jau ir iesaistījusies gan savas ģimenes veselības labā, un arī noteikti papildus dzīves iespēju labā. Tā kā Monta, prieks, ka tu esi ar mums. Lūdzu, vārds tev. Jā, sveiki visiem. Principā nemirkli nenožēloju, kad esmu Koraļu klubā, jo pēc 3 gadiem pavadītas dzīvojot ar panikas lēkmēm, ar trauksmi, ar nenormālākām nervu sistēmas problēmām un to sakārtojot 2 mēnešu laikā, tas bija vienkārši wow, jo nekad mūžā neiedomājos, ka kaut kas vispār man spēs palīdzēt, tāpēc par to ir liels paldies manai mammai. Jo, principā, viņa bija tā, kas man vienkārši nolika fakta priekšā, tev ir jāiziet šis viss, un tev nav varianti, jo to vairs nevarēja izturēt ne es pati, ne viss apkārtēji, jo tomēr ar to visiem bija jāsadzīvo, ka man nāk virsū šīs problēmas. Un tā mēs kopā ar mammu un Lienu Matvējevu vēl joprojām darbojamies. Liena Matvējeva taisa Ventspilī lekcijas, un tad mēs tur visi bariņā daramies un aicinām cilvēkus un meklējam cilvēkus. Un es vēl papildus izveidoju atsevišķus kontus sociālos, kur tieši tikai par korālu iet runa un par visiem produktiem, kur es taisu video, lieku postus, jo man ļoti iepatikās tieši tas process, tā video taisīšana. Pat negāja tajā brīdī runa, vai es gribētu iesaistīties tādā biznesā vai kā. Tieši tikai tas video kaut kā aizrāva. Un tad, kad es biju vēl pēdējo reizi, kad bija biznesa startups, tad tur bija tāds spēriens pa pakaļ, teiksim tā, kad tajā brīdī man bija tāds, jā, tur es labprāt iesaistīšos. Jo man, protams, ir pašai savs mazais bizness, es esmu pats sev priekšniec, es frizēju suņus, bet ja man būs tāda iespēja dzīvē un viss sanāks, es nenožēlošies no suņu frizēšanas aiziešu un būšu tikai Koraļu klubā. Super, paldies! Jā. Monte, tiešām apsveicam, jā. Suņus var arī brīvajā laikā frizēt, viņiem var patīk mums meitenēm pucēties, tāpēc noteikti tas tam iemesls tā kā atstāt, zin, kā hobiju, bet tiešām arī novēlu, jā, neapstāties, turpināt, jā, varbūt kopā arī ar mammu, jo parasti tās ģimenes kopiena, jā, saliedētība, tā kā es jau iepriekš minēju, tiešām ir tāds bīdītais spēks un sasniegums
ļoti daudz ātrāk tiešām tā, kad jau ienāk ģimenes locekļi. Labi, tad mēs ejam tālāk, un tālāk jau mums ir jau nopietnāks rangs, jā, tas ir mums sudraba direktors, kur jau ienāk arī klāt sudraba direktoram jauns partneris, jā, un tālāk gribu stādīt priekšā, arī pati gribu pateikt, tā ir līderis, kur tiešām ļoti mērķtiecīga, jā, harizmātiska, un par viņu šodien teiks, es tūlīt pateikšu, kas tā mums ir. Tā ir Aija Pugačevska no Ulbrakas, un augstāk stāvošais meistars, zelta meistars ir Vineta Meduņēcka, un došu vārdu Vinetai par komandas biedru, par partneru pateikt pāris vārdus. Jā, nu labdien visiem, sveicu, protams, visus, pilnīgi visus, bet par Aiju pateikšu tikai to, ka neskatoties uz to, ka viņa ir tāda, liekas, smalka tāda, bet viņai ir tāds riktīgs, tāds, man liekas, tāds arī duhs iekšā, jā, un tā nākšana uz Koraļu klubu, protams, bija caur problēmām, bet es šobrīd vienkārši jūtu to, cik ļoti viņa grib mainīt to dzīvi, ka viņa Koraļu klubā ir ieraudzījusi to savu vietu. Viņa nekad nesaka nē, viņa iesaistās visās avantūrās, visos piedāvājumos, uzstāties vienalga kādu tēmu, viņa nekad nesaka nē. Un es redzu, cik ļoti viņa, neskatoties to, ka viņai ir darbs un viņa ir aizņemta, cik ļoti viņa ir motivēta un talantīga arī spīkere un ļoti gaišs cilvēks. Aija, lūdzu, es tevi tiešām sveicu no sirds, novēlu tev turpmāko izaugsmu, tev ir ļoti daudz pateicīgu klientu un jau partneru. Un izstāsti, kā tev tas izdevās un kas tevi motivē, ko tu vispār vēlies tālāk dzīvē? Jā, nu sveiki visiem. Paldies par jaukajiem vārdiem. Ļoti patīkami dzirdēt. Jā, nu, šajā statusā esmu nonākusi, jo man ir jauns partneris, un tas ir mans vīrs. Kopā apmeklējām Koraļu pasākumus. Ja iepriekš viņš bija tāds varbūt nedaudz skeptisks un nevēlējās ļoti tos pasākumus apmeklēt, tagad, kad viņam ir iespēja, tad viņš nāk līdzi, arī nāk uz skatuves, jā, un caur to mēs esam kļuvuši atpazīstamāki, jā, un jāsaka, arī paldies Vinetai par šo iespēju piedalīties šais lekcijās, vadīt, uzstāties, radīt to iespēju, vienmēr sakot, mums tā kā tādiem maziņiem virzīties uz priekšu, darīt to, kas jādara, jā. Ar katru dienu jūtu, ka man tas arvien vairāk tā kā iepatīkas, un kā arī cilvēki, kas līdz šim ir bijuši varbūt skeptiski, ilgi vērojuši mani sociālos tīklos, tad tagad arvien biežāk dzirdu, kad jā, ilgi tevi vēroju un tagad gribu pamēģināt, un tagad jau arī nāk sveši cilvēki, interesējas. Protams, pirkumi vēl nav veikti, bet ļoti ceru, ka tie tiks veikti. Jā, paldies par to vieglo, to vidi, kāda šeit ir Koraļos, kad ir īstenībā tikai jāpacenšas un viss ar laiku notiek. Apstākļi jau tiek radīti no augstāk stāvošajiem mentoriem, un mums ir tikai jādara un nedrīkst apstāties, sagurt. Jā, šobrīd strādāju algotā darbā, kur diezgan ir, varētu teikt, veselība pabojāta, tīpaši nervu sistēma ar šo visu pārslodzi un tā, un mērķis ir kādreiz nākotnē arī, jā, sasniegt tādus statusus, ka varētu pāriet tikai uz Koraļu klubu. Tas ir mans lielākais sapnis, jā, bet, kaut kā tā. Paldies jums! Aija, pareizi arī jūs teicāt, jo mēs dalāmies ar enerģiju, un uz mūsu enerģiju nāk arī mūsu cilvēki, ja, ar ko mēs dalāmies, un tāpēc tie mūsu cilvēki būs mūsu komandā, būs mūsu partneri. Tāpēc ar to, ko dalāmies, ja, cik pozitīvi ir tā enerģija, to var just arī caur ekrānu, noteikti viss būs, ja, un galvenais turpināt, tiešām turpināt, jā. Citreiz varbūt gribās paņemt atelpas brīdi var, mums vienu dieniņu, bet ne vairāk, un tad uz priekšu, jā, kopā ar vīru, un tad jau būs noteikti arī jaunie partneri un jauno rangu sveikšana. Tas noteikti tā arī būs. Tā, tad paldies! Super! Sveicam! Tad mēs ejam tālāk uz nākamo sudraba
direktora rangu. Tā ir Ināra Armane. Diemžēl sanāca tā, ka viņa šodien nevarēja pievienoties. Ļoti gribēja, bet pēc laika nesanāca viņai pievienoties. Sveicam viņu. Ierakstā noteikti redzēs Ināra, novēlam arī izaugsmi, tad noteikti nākamajos mēnešos arī tiekamies jaunajās atzīšanas ceremonijās ar jauniem rangiem. Un augstāk stāvošais meistars mums ir Evita Tīdmane. Evita, tu varbūt pateiks pāris vārdus, vai mēs ejam tālāk? Inārai sveicieni nodosi, lai viņa apskatās. Jā, es gribētu Ināriņai nodot tiešām sveicienus, jo Ināra ir pelnījusi, viņa ir riktīgs spridzeklis. Viņa ir 60 plus kategorijā, bet lai gan viņa no sākuma teica, nu ko tad es jau tur tūliņ pensionārs, un ko tad man jau vairs tur kādi bonusi, kādi tur ienākumi, bet īstenībā Ināra ir riktīgi jaudīga. Viņa ir ļoti komunikabla, un viņa šobrīd savu tīklu veido tikai, kā saka, offline, vispār nesot interneta vidē. Vakar viņa ielika pirmo video Facebookā, jā. Tā kā tas viņai arī ir tāds pirmais solīts, bet viņa visu dara, nu, teiksim, komunicē, dalās ar cilvēkiem. Ināra ir no Anglijas. No Huntingtonas, un viņa arī runā angļu valodā, un viņai ir klienti, nu, teiksim, angliski runājošie un arī vietējie, teiksim, Lielbritānijas jau oriģinālie, teiksim, pilsoņi, un ļoti, ļoti forši. Ināra tiešām ļoti rūpējās par savu komandu. To es gribēju viņai tā uzslavēt, ka viņa tiešām seko līdz saviem cilvēkiem un motivē, un ļoti daudz arī pati mācās un izglītojās. Viņa ir pabeigusi visus Korāla biznesa akadēmijas kursus, ir ieguvusi visus iespējamos certifikātus, un viņa jau ir, nu, šomēnes jau ir noslēgusi jau zelta direktora arī statusu. Tā kā noteikti nākošu mēnesi viņu redzēsim atkal atzīšanas ceremonijā. Viņa neizlaiž nevienu mēnesi, ja, tā kā aug rangos ar katru mēnesi. Tā kā Ināriņa tiešām prieks redzēt, kā tu audz, kā tu transformējies, kā tu mainies no mēnešu uz mēnesi, un tā jauda tiešām ir ļoti liela, neskatoties tiešām šeit nav nekāda vecuma ierobežojumi, šeit var darīt gan jauni, gan veci, gan nu, teiksim, jebkādā veidā, kā tu sevi redzi, izpausties, un jā, man tiešām tāds gandarījums par Ināras to, tieši par to izaugsmi kā personībai, jā. Tā kā sveicieni Ināriņu. Jā, super, iegrakst gribēju pateikt arī, ja drīkst, tā ir mana krustmāte, un pateicoties viņai, viņa man ir izvilkusi tik augstu, bet es pat neticēju un vispār nedomāju to darīt, bet viņa no manis neatkāpās, un tāpēc mums tā arī sanāk. Un es nezinu, vai tas ies tālāk, bet, nu, jā, jo viņa mani un Ligitu viņam uztur tā kā uzpasē, un jā, tāpēc mums tā ir sanācis, jo viņa mums ir tas lielais atbalsts. Tā kā, jā. Super, viss izdosies. Galvenais neiesēt to domu tādu, ka kaut kas izdosies un kopā būs tikai vēl labāk. Tad mēs ejam tālāk. Mūsu nākamais sudraba direktors ir Olga Pļaskina. Viņa ir no Rīgas. Viņa, diemžēl, arī nevarēja šodien pievienoties. Ļoti, ļoti gribēja. Mēs vēl tur 10 minūtes pirms ēteras ar sazvanījāmies, bet cilvēkam nesanāca. Tāpēc sveicam arī Olgu. Olgai augstāk stāvošais sudraba meistars ir Marija Receborska. Diemžēl arī nevarēja pievienoties, bet Olga noteikti sveiksim arī, jo cilvēks ir ļoti mērķtiecīgs, jāzina, ko grib sasniegt, un noteikti nākamajā mēnesī tiksimies ar jaunajiem rangiem. Tā, tad mēs ejam tālāk. Un tālāk mums ir nākamais sudraba direktors no Aizkrauklas, tā ir Izolde Stugle. Augstāk stāvošais meistars ir Jānis Dvēselītis, un par Izoldi pateiks arī pāris vārdus Indra Šmite. Indra? Jā, es gribu sveikt šito enerģisko sievieti. Noteikti var pacelt roku katrs, kurš atver vaļā Facebook, un katru rītu viņa ierauga tur, jo viņa jau ir piecēlusies, viņa jau ir darba gaitās, un viņa ir aktīvā omīte. Izolde vienkārši ir tik enerģiska, impulsīva, un, nu, man liekas, tur viss iet un sprākst vienkārši. Bet viņa atnāca uz Koraļu klubu, lai notievētu.
un lai atrastu savu pazaudēto libido. Viņa to visu ir dabūjusi un atradusi un sakārtojusi savu veselību, un tagad viņa iedvesmo citus cilvēkus un veido savu komandu un iet lieliem, straujiem soļiem uz priekšu, un es arī zinu, ka mēs nākošajā reizē jau viņu varēsim sveikt ar jaunu statusu. Izolde, dodu tev vārdu. Jā, paldies! Labdien visiem! Esmu čadīgā Ome, esmu čadīgā, es nevaru neko noliegt, pareizi Indriņa saka. Laicīgi ejam gulēt, laicīgi ceļamies, tad arī iznāk, kad laicīgi ir jau ielikti kādi posti vai storiji. Jo jāpaspēj vēl ir iziet dārzā, kā šodien, piemēram, tik labs laiks, ka grēks būtu sēdēt un nerušināties pa dobēm. Nezāle savu griezdamās, bet Ome bišķīt ir norāvusi roķeni, jāsaka. Mazliet tā slimošana mani nobremzēja un kaut kā es nevaru vēl ieiet tajā ritmā, lai tā no sirds visiem klāstītu un rādītu un dalītu. Bet jā, jau redz visi, ka man ir tie -17 nokusuši un interesē, bet cilvēkiem ir kaut kāda tāda interese, ka viņš grib pavelti visu dabūt. Es saku, pavelti ir tikai pelei vienreiz slazdā siers. Arī viņai nav visu dzīvi, viss par velti. Tā kā paldies Korālim, ka atļāva man sakārtot to, ko es neuzskatīju, ka man ir kāda vaina, ka man ir kaut ko sevi jāsakārto. Es esmu sakārtojis, atradusi, kas man bija jākārto. Un svaru samazināju un enerģiju atgūsties. Tā kā paldies visiem. Un turpinam baudīt vasaru. Nāks vasara, baudam pavasari un lietojam labos produktus un piedāvājam arī citiem tos lietot. Paldies! Tieši tā, Izolde, arī prieks, ka personīgi arī jūs pazīstu, piekrītu katram pateiktajam Indras vārdam, ja nāk tāda enerģija, ka vienkārši gribās, sprāgt iet kopā ar jums, ja, un tagad, ja ir norauta roķena, mēs viņu tūlīt atlaidīsim, gāzes pedālis un tikai uz priekšu, ja, tāpēc noteikti nākamajos mēnešos tiksimies jau ar jaunajiem rangiem un ar jauniem panākumiem. Tad mēs ejam tālāk, un tālāk, ja mums ir nopietnāks rangs, ja, tas ir smaragda direktors, ja, kur ir vairāki nopietnāki jau partneri. Inesi arī zinu personīgi, bet, diemžēl, Inesīte šodien nevarēja ar mums būt kopā šajā sveikšanas ceremonijā. Inesīte mums ir no Lielbritānijas, augstāk stāvošais meistars Inesei ir Evita Tīdmane, un tad noteikti lūkšu Evitu nodot Inesei virtuālo sveicienu, ieraksta veidā, jā, noteikti būs patīkami, un tad arī novēlam izaugsmi. Evita, lūdzu, pāris vārdos par savu partneri. Jā, Inese ir ļoti īpašs cilvēks mūsu komandā. Viņa ļoti strādā ar savu komandu, ļoti sajūt savu komandu, un viņa ir tas cilvēks, kas tiešām katru apčubina un sajūt, saprot, kas kuram ir vajadzīgs, uz kuru pusi iedrošināt, un kurā brīdī cilvēks varbūt ir atkal mazliet tā kā sadudzis un negrib kustēties uz priekšu, tad Inesīte ir klāt un strādā, jā, jo viņai ir tas talants ne tikai dalīties ar mūsu brīnišķīgiem produktiem, un viņas mīļākais vienmēr šis temats ir dzīvais ūdens, ar kuru viņa dalās ar visu un visiem, kur viņa lido, brauc, ceļo, viņai nāk klāt cilvēki, un viņa ar to dalās, un arī ir viņai ļoti tiešām strauji šī komanda aug, gan Lielbritānijā, gan arī Īrijā, un novēlu noteikti panākums, novēlu izaugsmi, un arī jāatzīst, ka šis ir cilvēks, kas vēl pat nav īsti izgājis sociālajos tīklos, ka tas viss ir izveidots tikai caur tiešo komunikāciju, caur tiešajiem kontaktiem, un jāgaida, kas būs, kas notiks, kad Inese izies sociālajos tīklos, jā, tad es domāju, tur būs pavisam cita jauda, cits lēciens, un jā, tā kā novēlu izaugsmi, novēlu drosmi, pateikt jā sev, pateikt jā pasaulē, un tad arī
noteikti pasaule atsmaidīs pretī. Tā kā Inesīt, mīlam tevi ļoti un lai tev viss izdodas un viss harmoniskākajā veidā. Super, sveicam, 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 sveicam. Tagad pārējuši крievu валода. Дальше мы переходим на такой уже серьезный ранг. Это ранг перед мастером. Это у нас бриллиантовый директор. Представлю лидера, очень целеустремленная женщина, которая видит цели, не видит преград, чтобы ее достичь. Она с радостью действительно делится с опытом своим многолетним, да, с другими людьми и делится от всего сердца. Хочу представить действительно очень амбициозного лидера, бриллиантового директора нашего. И почему? Вы видите мой экран? Не видите? Уже такой серьезный ранг, что не хочет экран делиться, представляете? Что-то... Видите, да? Все у нас есть. Это наша любимая Валентина Рублевская, бриллиантовый директор. Валентина у нас в Риге и вышестоящий серебряный мастер у Валентины Маша Рацеборска. Маша сегодня действительно очень тоже извинялась, не может сегодня присутствовать. Но, Валентина, мы хотим вас послушать. Пару слов, как вам это удалось и какие цели на будущее. Пожалуйста, Валентина, слушаем. Здравствуйте, я рада приветствовать всех, кто здесь есть и кто потом будет слушать в записи. Этот праздник признания, это действительно как бы воодушевляет, чтобы еще и за других порадоваться, и за себя порадоваться, да? Если вопрос, как я к этому пришла, наверное, как и большинство, я пришла на здоровье. Я пришла на здоровье, и как только стала чуть-чуть проясняться, скажем, голова, проблема была реально серьезной, то я поняла, что я хочу делиться с другими людьми. И до сих пор помню впечатление, когда меня поздравляли со статусом директора, я тогда как бы сильно это и не ожидала. Но вопрос от мастера, от Маши был Рацеборский: почему ты стала директором? Мой ответ: чтобы помочь еще большему количеству людей. И я реально понимаю, что коралловый клуб – это очень экологичный бизнес, это очень благоприятная такая ниша для здоровья людей, как физических, так и психоэмоциональных. Я реально про это могу смело сказать, потому что я знаю, что, к сожалению, была перестройка, очень многие людей остались, называется, неудел. И когда я начала здесь в Корале что-то изучать, пришлось перечитать книгу. Когда-то читала, но сильно ее не взяла в голову. Книгу Роберта Кийосаки для тех, кто хочет помогать другим. И поняла, что да, вот оно. Это то самое интересное место, где можно помогать людям как физически, приобрести здоровье, если оно было потеряно, или сохранить для тех, кто молодые и у них все в порядке. И очень мне нравится, что здесь есть именно вот этот дух единомышленников, дух взаимопомощи и поддержки. Каждый каждому или другому хочет помочь. И я думаю, что вот этот позитивный островок – это самый большой подарок, который есть у меня, для меня. И это такой подарок, с которым я хочу поделиться и с другими людьми. Спасибо, Валентина, да, что делились, что сегодня с нами, да. Долго шли к этому рангу, но, надеюсь, сейчас быстро наберем скорость, и уже следующая цель у нас мастер как минимум 20 тысяч. Да, Валентина, так есть? Двигаемся. Обязательно, да, конечно. Есть определенный опыт, как работать с людьми, потому что набрать команду – это не так просто. Вначале я работала как спасатель. Ну, знаете сказку «Дед Мазай спасает зайцев». А потом я поняла, что это недостаточно, это очень маленькая, скажем, такая ниша или маленькая зона, и я тогда решила, что мне надо стать капитаном корабля. И для этого мне нужна команда. И сейчас пришел опыт, и я набираю именно более целеустремленных или амбициозных людей, которые также хотят быть счастливыми в своей жизни. Я набираю команду. И сейчас, когда уже больше директоров именно осознанных, не просто потребителей, а более осознанные, то сейчас я имею еще больше уверенности, что дальше пойдет легче. Потому что стали люди притягиваться на
вроде какие-то несложные моменты, то, что мы же иногда что-то пишем, о чем-то где-то говорим, люди за нами наблюдают, очень редко пишут комментарии, поэтому, как говорится, я всегда приятно удивлена, когда где-то при случае люди говорят, что мы за тобой наблюдаем, и люди поддерживают эту идею, что действительно наш бизнес – это социальный бизнес. Мы можем помочь действительно очень большому количеству людей быть счастливыми. Мгм. Спасибо, да, желаем вам и впредь, да, набирать сильную команду, сильных игроков, находить ключевых партнеров и создавать, да, потому что, как мы все знаем, в команде сила, и вперед, только вперед, Валентина, да? Так, сейчас перехожу на латышский язык. Un tālāk mums skan bungas. Un tālāk mums ir tiešām ļoti prieks sveikt, ka mūsu komandai Lielai Koroļu kluba pievienojas tik ļoti iesākumā. Sen nav bijuši, bet nu, jau sāk parādīties, jo mums parādās ar jauni spēcīgi komandas biedri un tāds nopietnas rangs kā meistars. Jā, man prieks šodien viņu sveikt, šo līderi, zinu viņu personīgi. No pirmā skata var liekas tāda maza būtne, jā, bet no iekšas tur staro tik daudz enerģijas, jā, un tāds spēks. Viņai tik pozitīva tā komanda parādās tik tiešām daudz spēcīgu komandas spēlētāju, kā arī iepriekš Valentīna teica, ka komandā tiešām mums jāskatās, ko mēs ņemam savā komandā, jo komandā ir spēks. Un tad nākošais mūsu nopietnais, jau tiešām nopietnais rangs ir meistars. Un tā ir mūsu mīļā Diana Pelaka no Apes. Un augstāk stāvošais zelta meistars Vineta Meduņecka. Vineta, lūdzu, pat ne pāris vārdos, te jau ir tā nopietni jāstāda priekšā, jā, tas ir tomēr meistars savu partneri, jā, un kolēģi un atslēgas cilvēku, nu visu, nezinu, tur viss apvienots ir visu. Un, lūdzu, Vineta, tev vārds. Oi, īstenībā es jūtos tā kā tādā lielā, milzīgā ceremonijā, kaut gan liekas, tas ir tikai Zooms un vēl lielā skatuvē ar apsveikšanu, vēl viss būs priekšā, bet nu, man liekas, nav lielāka gandarījuma līderi, ja viņa komandā parādās meistari, tāpēc, ka tā jau ir kvalitāte, tā jau ir stabilitāte, tā jau ir nauda. Tu saproti, ka tas cilvēks jau ir izvēlējies savu ceļu. Un ka viņš jau ir, nu, tā kā viņš neaizies. Nu, aiziet var visi, protams, no šī biznesa, jā, nekrata galva, es neaiziešu. Jā, bet ka tas jau ir stabils partneris, ar kuru tu tiešām vari rēķināties, un ar Diānu mēs esam dzimušas vienā reģionā, vienā Alūksnes pusē, un tas ir tik interesanti, tas ir tik fantastisks cilvēks, ar kuru ir bijuši gan smiekli, gan asaras. Mēs esam kritušas un cēlušās un kopā transformējušās un pārunājušas visu, ko. Ja it kā saka, ka no meistara statusa tikai var draudzēties, bet es uzskatu, ka tas tomēr ir attiecību bizness jau, un tomēr ir svarīgi, vai jums ir ko darīt kopā, ja? Vai jums sakrīt vērtības, vai jums sakrīt domāšana, vai jums, nu, teiksim, vai jums ir labi kopā, jo tomēr negribi ar partneri, tu pavadi diezgan daudz laika kopā. Un Diana ir tas fenomenālais cilvēks, kurās ir tik daudz kvalitāšu. Viņa ir gan skaista, gan gudra, gan harizmātiska, gan pievilcīga, gan iedvesmojoša, gan viņa ir ļoti reaktīva, tāda spēja arī apgūt tās prasmes, kas ir vajadzīgas līderim. Ja tu tikai pasaki tur pāris teikumus, ja vienā nedēļā un viss un virziens aiziet un ir rezultāts. Un, nu, tas ir cilvēks, ar kuru es ļoti, ļoti lepojos. Es varu pat teikt, ka es tiešām viņu mīlu kā cilvēku. Es novēlu, Diāna, tev nepazaudēt to tavu tīrību, to savu ambiciozitāti, un es tev novēlu tādus pašus fantastiskus, superīgus partnerus, un lai tev viss iet un aug un attīstās, un lai nāk līdzvērtīgi cilvēki, ar kuriem tev arī būs tieši tāpat, kā man ar tevi ir. Es kā mentors tiešām tevi sveicu un ļoti lepojos. Super, mēs varētu ilgi un dikti vēl turpināt un teikt, tiešām tā arī ir. Prieks, Diana, tev vārds.
Kā tu nonāci un pastāsti, padalies citiem arī, ka tas ir iespējams uz savas pieredzes bāzes, ja, ka tas viss ir iespējams. Zinu, kā tu iesāki un kur tu esi tagad, tiešām lepojos, tāpēc padalies ar savu pieredzi. Jā, paldies, Zinete, par šiem vārdiem. Nu, tas ir, oi, es par tevi arī vēl pateikšu noslēgumā. Jā, nu, mans dzīves ceļš šeit, Koroļu klubā, arī, protams, sākās caur veselību, bet to jau jūs visi vairāk vai mazāk ziniet, šoreiz vairāk tiešām par šo te izaugsmi. Pirmais, ko es tiešām liktu, lai katrs pie sevis, tas, kas ir izdomājis šeit attīstīties, iet biznesā, jau papildus ienākumos vai jau starptautiskajā biznesā, ir, kā saka, jāuztaisa vienošanās ar sevi. Un es tiešām ļoti, ļoti transformējos vispār visā šajā laikā. Esmu tā mainījusies, esot šeit, un tikai uz labāko pusi esmu mainījusies. Un tās vienošanās ar sevi ir tādas, ka ir jādod laiks. Ir jādod laiks sev, jo, kā mēs visi zinām, šis ir maratona biznes. Ja? Šis nav tāds nākamajā dienā gribu 5000, ja, bet te ir jāieguldās, dot sev laiku, un ja arī kaut kas nesanāk, tu vienmēr zini, ka tev ir cilvēks, tev ir augstāk stāvošais mentors, kurš tev pasniegs to roku, kurš tev iedos to motivāciju nepadoties, atver to savu kladīti, izlasi to savu mērķi, savu motivāciju, to savu sapņu dzīvi, un tas tiešām tevī visu laiku tā kā noliek atpakaļ uz to fokusu. Un kā nākošo noteikti izceltojas disciplīnu. Noteikti arī es kādreiz apvienoju šo biznesu ar savu pamatdarbu. Kā jau ziniet vai neziniet, tad iepriekš es 7 gadus nostrādāju Alūksnes muzejā direktores amatā un pieņemot, tad, kad es pieņēmu šo lēmumu, kad es eju arī šajā biznesā, es katru dienu veltīju, es cēlos agrāk no rīta, es vienkārši meklēju brīvu kaut pusstundu, lai kaut ko izdarītu koraļos, ja, savā biznesā. Tā ir disciplīna, tas ir laiks, kas ir jāiegulda. Ja? Nu, mēs nevaram saņemt, ja mēs neesam ieguldījuši. Ja tev nav naudas, ko ieguldīt, tev ir jāiegulda savs laiks, un ar to ir jārēķinās. Kā nākošo tādu lifehacku, protams, ir plānošana. Ja tu gribi izaugsmi, tu nevari visu laiku katru mēnesi, šomēnes kā sanāks, tā sanāks, kā nu būs, tā būs. Nu, tad arī tavs rezultāts, kāds būs, tāds būs. Ir jāplāno tiešām no paša pirmās dienas, ir jāplāno, jāskatās, kā augs tava komanda, kā augsi tu, kā tu izskatīsies jau gada laikā, gada griezumā. Ja? Tātad mans plāns būtībā ir manis aplānota 1 diena, visa nedēļa, mēneša garumā un arī viss gads, ja? Kur es gribu būt gada beigās. Protams, par pasākumiem. Tā ir arī tāda iedvesma. Tas ir tāds enerģijas lādiņš, ko tiešām pēc iespējas visiem, kas jauniņie, kas sāk šo biznesu, brauciet uz pasākumiem. Gan uz lielajiem kompānijas pasākumiem, gan protams, uz mazajiem, uz reģionāliem, uz tiem, kurus taisa jūsu mentors. Iesaistieties, izrādiet iniciatīvu, ja? Jo, Līderi izaug uz skatuves, līderi izaug vai nu Zoom skatuvē, pēc tam jau klātienē, ja? Tā kā neslēpieties, ir jākāp pāri savam komforta zonai un vienkārši jāpieņem tie izaicinājumi, kaut vai, ja kaut kas nesanāks, tu ar katru reizi vienkārši jau būsi gudrāks, tev jau būs šie te naviki, tagad nezinu, kā latviski tas pēkšņi, jā, tā tad izaugsme, visu laiku ir tā pašizaugsme un mācīšanās. Un būtībā, kā es izaugu līdz meistaram, principā pagājušajā gadā es gada laikā sasniedzu šos te 3 rangus. Ja? Gada sākumā man bija zelta direktors, tad gada vidū smaragda direktors, tad gada noslēgumā briljanta direktors. Un tad šogad, principā, janvāris pienāk jauns gads, jauni mērķi, jauni plāni. Un mums ir šis brīnišķīgais projekts Izmaini savu dzīvi 90 dienās, kas sākās tieši janvārī, un tad es tā vienā pilnīgi atceros, kā šodien sēžu un domāju, kad tad vēl, ja ne tagad? Šis ir īstais laiks, īstais gads būt meistaram. Es pilnīgi tā sajūtu to sevī, to pārliecību, to, kad jādara tagad, jau gada sākumā,
Jo līdz ar šo te burvīgo projektu, ja, kur jau tu zini, ka 3 mēnešus būs cilvēki, klienti, kas jau pirksies, tev nodrošinās šo te 3 mēnešu apjomu. Un vienkārši mēs ar meitenēm tiešām ļoti strādājām uz jaunu cilvēku, jaunu klientu piesaisti. Un tā arī tas aizsākās un izdevās. Un kā tagad tāds atslēgas moments, protams, es esmu ieguldījusies, ļoti ieguldos savu partneru izaugsmē. Es braucu visur, kur viņas pēc iespējas, visur, kur viņas mani sauc un aicina un motivēju, un mēs taisam pašas savus pasākumus, lielākus vai mazākus, dažādas tikšanās. Iesaistamies mūsu Vinetas Meduņeckas, mūsu mentora lielajos pasākumos. Mēs esam komanda, mēs strādājam roku rokā un tiešām atbalstam. Un kas vēl man vēl ļoti, ļoti fascinē un vienkārši esmu laimīga, ka mēs arī sastrādājamies ar citām struktūrām, jā, ar piemēram, Indru Šmiti, ar Aiju. Un mēs esam viena tāda liela forša komanda, uz kuru var paļauties. Un es tiešām arī neskatos tur mans cilvēks, ne mans cilvēks, mana komanda, ne mana komanda. Mēs ejam kopā, sarunājam un daram. Un tiešām arī vēlreiz izmantošu to iespēju, izdevību pateikties Vinetai tiešām par to ieguldījumu manī, par to sirds mīlestību, par ieguldījumu, jo es nebūtu izaugusi tādā ātrumā un tādā kvalitātē, kā esmu šobrīd, ja man nebūtu tāds mentors kā Vineta. Jo, kā jūs zināt, mans tiešais mentors kaut kur pazuda uz laiciņu, tagad viņa ir gan atgriezusies, pateicoties maniem panākumiem. Jā, es jau iedvesmoju savu mentoru, kas mans nākošais bija. Ja? Bet tas, ka Vineta tiešām strādāja, ieguldījās, mēs tiešām tik daudz esam ko izgājušas cauri. Un viņa mani jūt vispār, man atliek vienu vārdu pateikt, viņa jau man jūt, Diana, tu esi pārāk priecīga vai kaut kas tev ir atgadījies, tu esi saskumusi, un tas ir tiešām mentors ar vislielāko burtu un vislielākā cieņa un mīlestība. Tev paldies, Vineta. Super, Diana, paldies. Tiešām prieks sveikt liels rangus. Sveicu tiešām šodien no sirds visus, gan direktorus, gan sudraba direktorus, gan arī mūsu smaragda, briļantu, ja? Un novēlu jums šodien izdarīt kaut ko vairāk, cik esat ieplānojuši, lai rītā sasniegtu labākus rezultātus. Izdarīt mazliet vairāk, tas parasti nostrādā, tāpēc novēlu tiešām šodien jau izdarīt vairāk, lai tiešām pēc tam būtu lielāki tie panākumi. Un tāpēc novēlu katram no jums, lai jums komandā parādās tik spēcīgi komandas spēlētāji partneri, ja, ar tik nopietniem jau rangiem, ja, tāpēc novēlu nākamo, mēs jau tiekamies uz skatuves Sofijā un tālāk jau mums tur sudrabs un tālāk tur vienkārši nevar nebūt, ja? Tāpēc katram no jums, ja? Tie, kas sākumā ir liekas, tas ir pats sākums, bet no tā paša sākuma jūs varat redzēt Diānu kā īstu piemēru tam, ka ar neatlaidību var sasniegt visu. Tāpēc novēlu jums panākumus, ja? Tik uz augšu, tik uz priekšu, tiešām ar mentoriem strādājat, ar jūsu augstāk stāvošajiem, tie ir jūsu cilvēki, kas ir uzaicinājuši, un viņiem vislielākā pateicība, un viņi ir visvairāk ieinteresēti jūsu attīstībā. To es redzu, ja, no ikdienas darba ar jums un strādāju, tāpēc prieks, savas kudriņas skrien. Tiešām prieks. Tāpēc apsveicu visus no sirds, ja, rullīti nelaidīšu, bet vēl pāris vārdos pateikšu noteikti, ko Diana teica par pasākumiem. Pasākumos rodas jaunas zvaigznes, un jaunais mūsu lielais pasākums ir 1. un 2. maijā, tas ir Bulgārijā, Sofijā, noteikti, ja neesat reģistrējušies, reģistrējieties un iesaku braukt ar komandu, ja, ar komandu, jo tādos pasākumos dzim zvaigznes, ja, un ir novērojams arī praksē, ka strauja izaugsme, tāpēc novēlu visiem izaugsmi, tiekamies nākamajos atzīšanas pasākumos, un tāds noteikti būs jau aprīlī, tāpēc strādājam visi kopā pie jaunu rangu sasniegšanas, kā pašiem, tā arī komandas biedriem. Tāpēc visiem, lai jauks vakars un tiekās. Atā! Paldies, atā! Tā, paldies arī tev! Tā, visiem! Paldies, Pāvēl un arī tev! Vineta, Evita. Paldies arī visiem par komentāriem, tiešām par pozitīvo zūmu. Atā! Paldies! Paldies, atā!